Labrīt, cienījamie skatītāji! Šis ir mūsu šī gada pēdējais raidījums. Visa gada garumā esam cenšies jūs informēt par veselības un vides aktualitātēm. Arī šodien stāstīsim par jaunāko veselības aprūpē, kā arī viesosimies Cēsu meža skolā gada noslēguma pasākumā. Lai jums jauks noskaņojums jauno gadu gaidot! Ja jaunībā pārsvarā redzi iespējams koriģēt ar atbilstošu brīļu vai kontaktlēcu palīdzību, tad otrajā mūža pusē redzes pasliktināšanās biežākie iemesli ir vairākas acu slimības. Viena no tām – katarakta. Visbiežāk no šīs kaitas cieš cilvēki sasniedzot 60–70 gadu vecumu, bet arvien aktuālāka kļūst tendence, ka ar kataraktu saslimst arvien jaunāki cilvēki. Tam par iemeslu var kļūt acu traumas, diabēts, kā arī citu acu slimību komplikācijas. Kas tad ir katarakta? Kataraktas būtība ir tāda, ka astiņā iekšā ir cilvēka dabīgā, tātad šī ir radzenīte, un aiz radzenes ir cilvēka dabīgā lēca, kuras, tā teikt, izteiktu palielinājumu jūs varat redzēt šeit. Šī lēca ar laiku apduļķojas, viņa kļūst pelēcīga, dažreiz dzeltenīga, un cilvēks vairs nevar lasīt, nevar darīt darbus tūmā, viņam tāda pasaule kļūst pelēka. Operācija ir vienīgā kataraktas ārstēšanas metode. Tās laikā pacienta acī apduļķotā lēca ar ultraskaņas palīdzību tiek izņemta, un tajā vietā ievadīta jauna mākslīga lēca. Operācijas dienā pacientam tiek veikti vairāki izmeklējumi, kā arī ar jaunas un īpaši precīzas aparatūras palīdzību tiek noteikts, kāda veida un stipruma lēca tiks ievietota operācijas laikā. Pacientam ir jānosēžas pretī aparātam, un mēs veicam izmeklējumus. Šis aparāts analizē 3 mērījumus – acis garumu, priekšējās kameras dziļumu un radzenes izliekumu. Un tad šos mērījumus aparāts liekot kopā ar formulu, kas jau ir iestrādāta šajā aparatūrā, pats izrēķina, kāda tieši dioptrija būs jāliek pacientam astiņā. Tad, kad mēs veicam visu izmeklējumu šeit un ir pilnīgi aprēķināta lēca, mēs pacientu pārsēdinām šeit un tad veicam ultraskaņas izmeklējumu. Šis izmeklējums ir nepieciešams tādēļ, ka 2-dimensionālā attēlā mēs varam redzēt, vai nav kāda cita blakus acu saslimšana vai patoloģija, kura ietekmēs pēcoperācijas rezultātu un iznākumu. Tad mēs varam saulaicīgi jau diagnosticēt kādu blakus saslimšanu. Un tādā veidā pacientu brīdināt par to, ka rezultāts citu apsvērumu dēļ, nevis kataraktas dēļ, varētu būt neideāls. Pirms operācijas pacientam tiek rūpīgi izmeklēts acu pašreizējais veselības stāvoklis. Tiek arī ar speciālu aparatūras palīdzību noskaidrots, vai nav kādas citas acu slimības, piemēram, tīklenes distrofija vai glaukoma. Pacients ierodoties uz kataraktas operāciju, tajā dienā ar šo pacientu tiek izrunāts viss viņa iepriekšējā, teiksim, slimību vēsture, ar ko viņš ir slimojis, vai ir bijušas kādas acu traumas, acu operācijas, vai ir kādas vispārēja rakstura saslimšanas bijušas, vai viņš lieto kādas medikamentus. Un pēc tam pacientam tiek pārbaudīta redze, nomērīts acu spiediens. Pacients tiek skatīts biomikroskopiski spraugas lampā, lai izvērtētu lielākā palielinājumā viņa acu struktūras un lai noskaidrotu, teiksim, operējamo struktūru raksturu un iespējamās blakus saslimšanas, kas varētu traucēt šai kataraktas operācijai. Pēc tam, ja gadījumā mēs biomikroskopiski atrodam kādas papildus saslimšanas vai papildus saslimšanu izraisītas izmaiņas, mēs varam veikt papildus izmeklējumus. Šis konkrētais izmeklējums ir optiskā koherentā tomogrāfija, kur mēs papildus veicam, ja ir gadījumā izmaiņas tīklenē, visbiežāk tas ir senilas mākoņu deģenerācija vai kādas diabētiskas izmaiņas. Vēl viens variants, mēs varam arī skenēt redzes nervu, lai pateiktu potenciālo bojājumu pakāpi glaukomas gadījumā. Kad visi izmeklējumi veikti, pacients var doties uz operāciju zāli. Kataraktas operācijas ir visbiežāk veiktās operācijas oftalmoloģijā. Latvijā ik gadu tās tiek izdarītas no 9 līdz 10 tūkstošiem pacientu. Pati operācija nav ilga, tikai 10–20 minūtes, un pēc stundas ilgas atpūtas pacients jau var doties mājās. Nākamajā dienā pēc kataraktas operācijas pacientam ir jāierodas uz pārbaudi pie ārsta un jālieto nozīmētie acu pilieni. Vai ir kādi ierobežojumi pēc operācijas laikā? Kas ir jādara obligāti? Obligāti ir jāpilina pilieni, tie, ko ārsts ir nozīmējis.
Un jāizvairās no saaugstēšanās, kā arī nevajadzētu ar netīrām rokām aiztikt actiņu. Ejot ārā, vēlams actiņu aizklāt, bet mājā dzīvojot var nelietot nekādus plāksterus, neko. Ko nedrīkst? Nedrīkst nekādā ziņā liekties uz leju, nedrīkst celt smagumus, un nevajadzētu pārmērīgi skatīties televizoru, strādāt pie datora. Tas nav aizliegts, jā, bet vajadzētu sev pasaudzēt. Pilnvērtīgi skaitās, ka var sākt dzīvot pēc 6 nedēļām. Tad pamatā to, vai mēs redzam labi vai slikti, vai mums ir nepieciešams brilles, vai mēs varam nodzīvot visu savu dzīvi bez brillēm, to, protams, nosaka mūsu gēni. Taču, ja mēs tā padomājam, ko mēs paši varētu darīt mūsu redzes veselības labā, tad ir jāsaka, ka protams, ka ir svarīgi regulāri apmeklēt acu ārstu, lai pirmkārt jau konstatētu to, kādas tad ir mūsu problēmas, un lai mēs konstatētu, kādas mums brilles ir nepieciešamas, lai mēs konstatētu, vai tomēr mums nav sākušās kādas slimības, kuras vēlāk varbūt sāks izpausties, un, protams, arī atbilstoši tam pielāgotu savu dzīves režīmu. Jo ir jau gan jāsaka, ka visticamāk, nevienam cilvēkam nebūtu par ļaunu ievērot tādu, varētu teikt, atpūtas režīmu un regulāri ēst un ēst ļoti veselīgi. Un, zināmā mērā, tas, protams, no atsevišķām slimībām varētu pasargāt vai vismaz kaut kādā veidā šo slimību gaitu padarīt tādu vieglāku. Un šajā laikā, kas ir tāds, varētu teikt, pārdomu laiks, un kad mēs visādā veidā cenšamies domāt, kā mūsu dzīvi padarīt labāku, ja mēs arī padomājam par savu veselību, tad, protams, varbūt tas arī ir laiks, kad nākamajā gadā tomēr ieplānot arī kādu vizīti pie acu ārsta. Pierakstīties oftalmologu konsultācijām un operācijām varat pa tālruni 26 351 620, 26 407 752. Šī gada rudenī darbu uzsāka Jūras medicīnas centrs Sarkandaugavas poliklīnika. Šie garie ziemas vakari tas ir laiks, kad varam padomāt par savu veselību. Un ja nākamo gadu esat iecerējuši sākt ar kādas savas veselības problēmas risināšanu, tad jaunajā Sarkandaugavas veselības centrā ir iespējams saņemt dažādus veselības aprūpes pakalpojumus. Mēs atrodamies jaunās telpās, bet ēka ir vēsturiska jau no pagājušā gadsimta sākuma, kad šajā ēkā bija bērnu patvērsme. Arī tādēļ ir radies šīs ielas nosaukums, mēs atrodamies Patvērsmes ielā, un atnākot uz šejien mēs varam baudīt gan skaistu vidi, skaistu apkārtni, un jaunās skaistās telpās ļoti mājīgos apstākļos, jo ēka ir sena ar savu vēsturisko elpu. Tā pašā laikā šeit ir ļoti mājīgi. Un vēl tāda lieta, ko mēs kā īpaši gribam akcentēt, ir šī jaunā, modernā pieeja veselības aprūpes organizēšanā. Mēs saviem pacientiem piedāvājam vienas aģentūras pieturas principu veselības aprūpes vai veselības problēmu risināšanā. Tas nozīmē to, ka pacients ar savu veselības problēmu var saņemt vairākus pakalpojumus vienvietu. Latvijas Jūras medicīnas centrā ir izseni zināmi un pacientu novērtēti tāda augsta līmeņa speciālisti kā traumatologi, ortopēdi, ķirurgi, ginekologi un urologi, kuri blakus esošajā slimnīcas korpusā veic ķirurģiskas manipulācijas vai pat lielākas operācijas. Pacientam tas nozīmē, ka šis ārsts, kurš būs viņu konsultējas ambulatori, pēc tam vadīs tālāk viņa veselības aprūpi stacionārā, veiks arī šīs ķirurģiskās operācijas, un jau pēc tam atveseļošanas periodā, ka pacients atkal atgriezīsies ambulatorijā veselības aprūpē vai tā saucamajā poliklīnikas sistēmā, tad šis pats ārsts atkal viņu turpinās ārstēt un novērot, ja būs vajadzīgs kādu ilgāku laiku. Ja mums ir arī attīstīti jauni ambulatoro speciālistu pakalpojumi, un pie mums ir pieejami gan neirologu konsultācijas, gan endokrinologa, gan reumatologa konsultācijas. Par sirds veselību rūpēsies kardiologs. Pie mums arī ir iespējama kardioloģiska funkcionālo diagnostikas izmeklējumu veikšana, tāda kā Holtera monitorēšana, ka cilvēkam sirds ritms tiek monitorēts un uzraudzīts visu diennakti. Pie mums var saņemt arī veloergometrijas izmeklējumus, elektrokardiogrammu.
Tāpatās mums arī konsultē uzturspeciālists, pulmonologs, dermatovenerologs. Tāpat šeit pieņem acu ārsti, kas izmantojot mūsdienīgu aparatūru konsultē gan bērnus, gan pieaugušos. No izmeklējuma klāsta mums ir moderna laboratorija, kur var veikt klīniskos gan asins, gan urīna, gan fēču izmeklējumus. Tāpat mums arī ir rentgenoloģiskie izmeklējumi iespējami, kā arī funkcionālās diagnostikas izmeklējumi, ultrasonogrāfijas, gan vēderdobuma sonogrāfija, gan asinsvadu sonogrāfija. Vēl no izmeklējuma metodēm Latvijas Jūras medicīnas centrā ir viena no modernākajām gastroklīnikām Baltijā. Kas ir pozitīvi, ka šeit Sarkandaugavas veselības aprūpes centrā pacients pakalpojums var saņemt gan valsts budžeta ietvaros, tātad maksājot tikai valstī noteikto pacientu iemaksu, un lielākoties tie ir 3 lati, kā arī, protams, ir pieejami dažādi maksas pakalpojumi. Un ja pacientam ir vēlme saņemt vienkārši veselības uzlabošanas pasākums vai padomāt un parūpēties par savu veselības veicināšanu, tad, kā jau minēju, mums ir uzturspeciālistu konsultācijas, kur uzturspeciālists sastādīs racionālu ēdienu karti gan pieaugušam, gan bērniņam, gan grūtniecei, gan barojošai māmiņai, gan, protams, cilvēkiem ar kādām veselības problēmām vai arī vienkārši ar liekā svara problēmām, kur ir vajadzīgs parūpēties par pareizu un sabalansētu uzturu. Tālāk jau mūsu jaukajā vingrošanas zālē pacients var saņemt fizioterapeitu konsultāciju, kopā ar viņu vingrot vai saņemt masāžu vai kādu speciālu vingrojumu kompleksu, kas ir iespējams veikt šeit pie mums vai tālāk jau pašam mājās vingrot. Un tāpat savam skaistumam un veselībai mums ir arī pēdas aprūpes kabinets, kur cilvēks ar modernu aparatūras palīdzību var saņemt ārstniecisko pedikīru, kas ir iesakams, principā katram, ne tikai cilvēkam, kam jau ir problēmas ar savām pēdām, bet principā katram, lai viņam nebūtu šīs problēmas ar kāju veselību. Un visbeidzot, šeit ir ērti piebraukt gan ar sabiedrisko transportu, gan ar personīgo auto, to novietojot teritorijas bezmaksas stāvvietā. Aicinām jūs pavadīt Ziemassvētkus un Jauno gadu rehabilitācijas centrā Jaunķemeri. Svētku piedāvājumi 4, 7 vai 10 dienām. Cenas no 97 latiem par piedāvājumu. Tajā iekļauts dzīvošana labiekārtotā numurā ar visām ērtībām, 3-reizēja ēdināšana, ārstējošā ārsta konsultācija un ārsta uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā. Procedūra komplekss atkarībā no izvēlētās programmas. Piedāvājam bagātīgu svētku programmu, Ziemassvētku koncerts, Jaungada balli un svētku atrakcijas. Piedāvājums ir spēkā no 20. decembra līdz nākamā gada 10. janvārim. Jauku jums atpūtu Jaunķemeros! Tā Ziemassvētku brīnumu gaidot ar salatēta sarūpētajiem našķiem, dziesmām un dejām noritēja gada nogales pasākums Cēsu internāta pamatskolā rehabilitācijas centrā, kur mācās un dzīvo ar bronhiālo astmu un citām plaušu slimībām sirkstošie bērni. Skolā šogad nozīmīgs notikums – darbu sākusi 3 līdz 4 gadīgo bērnu grupiņa. Varētu teikt, esam uz gada sliekšņa. Finišam tuvojas 2012. gads. Un Cēsu internāta pamatskolē rehabilitācijas centram tas ir bijis veiksmīgs. Skolā ir pieaudzis skolēnu skaits. Mēs esam pārsnieguši skaitli 200. Šobrīd skolēnu skaits ir 203 skolēnu skolā. Tas mūs ļoti priecē. Protams, ja skolēnu skaits pieaug, tad mums rodas daudz dažādu citu nepieciešamību. Un tā rezultātā mēs esam bijuši spiesti remontēt telpas, pārvietot telpas, iekārtot citās vietās. Tā skaitā spēļu istabi. Mēs iekārtojām, varētu tā teikt, bērniņu stāvā. Un tas tāds ļoti jauks projekts, jo šajā bērniņu stāvā mēs iekārtojam arī muzeja istabu. Šai pašā stāvā, šai pašā lielajā telpā mēs iekārtojam arī austuvi. Un tā rezultātā mēs izbrīvējām telpas pirmsskolas grupiņai. Ļoti nozīmīgs notikums skolai bija gatavošanās akreditācijai. Jau visa skolas kolektīva kopdarbs ir vainagojums
vainagojies ar to, ka saņemta akreditācija turpmākajiem 6 gadiem. Šī ir vienīgā skola Latvijā, kur mācās ar astmu slimi bērni. Tā kā vajadzība ir daudz, ar ko nepietiekamā finansējuma dēļ grūti tikt galā. Veiksmīga sadarbība skolai izveidojusies ar Rietumu bankas labdarības fondu. Tā rezultātā izremontēta un aprīkota virtuve, izveidota sāls istaba un tikko pabeigts vēl viens projekts. Un tā kā šogad Cēsu internāta skolā sāk darboties bērnu dārza grupiņas un nav bērniem rotaļu laukuma, tad mēs nonācām pie secinājuma, ka ir jābūvē jauns rotaļu laukums Cēsu internāta skolā. Mēs piešķīrām finansējumu, jo iecer ir brīnišķīga, vajadzīga. Bērni šeit dzīvo gan pa dienu, gan paliek pa nakti. Un palīgā nāca arī Cēsu dome, mūsu sadarbības partneri, un tā mēs sākām īstenot šo projektu. Galvenais skolas uzdevums paralēli mācību procesam atveseļot, rehabilitēt un iemācīt pacientus atdzīvot ar savu slimību. Astmu ārstē kompleksi, un kompleksi ietver sevī medikamentozu ārstēšanu, imunvakcināciju, ko mēs arī savā skolā pielietojam. Tad ir norūdīšanās, sāls istabas terapijas, baseins mums ir pieejams. Uzturs bez šaubām, hipoalergēns, ja bērnam ir alerģija uz kādu pārtikas vielu. Un antialerģiskās vides nodrošinājums arī bez šaubām ļoti svarīgs. Skolā ir arī noteikts dienas režīms, kur iekļautas pastaigas, fiziskās aktivitātes un darba audzināšana, bet brīvajā laikā skolēni nodarbojas dažādos pulciņos. Mācību programmas atbilstošas tam, lai pēc skolas beigšanas bērni varētu turpināt izglītību, sadzīvojot ar savu slimību. Mums skolotāji ir diezgan atbildīgi, saprotoši, izpalīdzīgi, vienmēr atbalsta. Medicīnas personāls man visvairāk patīk, jo viņi saprot mūs, man palīdzēt. Man ļoti procedūras palīdzējušas, es gandrīz kā vairs nelietoju zāles, man ir vieglāk elpot, vairs nav tās alerģijas, kas man agrāk bija. Man bija astmas smagā formā, man bieži bija lēkmes, ģimenes ārsts mani aizsūtīja pie pulmonologa, un pulmonologs ieteica šo skolu. Veselība tagad ir uzlabojusies, man nav bijušas vairs lēkmes un ir brīvāk elpot. Agrāk man bija cieta deguns, bet to šeit apārstāja, tagad varu brīvi elpot, pateicoties visām procedūrām. Vai ir iespējams uzsākt mācības arī pašlaik gada vidū? Patiesībā ir situācija tāda, ka jebkurš vecāks var savu bērnu pieteikt mūsu skolā. Ir gan tāda lieta, ka ir jāiziet valsts pedagoģiska medicīniskā komisija, bet visas šīs lietas ir nokārtojamas un var iegūt arī informāciju mūsu skolas mājaslapā, kur ir ļoti saprotamā veidā atrunāts, kas ir jākārto, kādi dokumenti jākārto, un arī šajā mājaslapā ir pieejami telefona numuri, uz kuriem var zvanīt un interesēties par iespējām mācīties mūsu skolā.